Es nekad neesmu padevies, lai arī manas ambīcijas izlido pa logu ārā, vai tas 30 km vai 90. Kas notiks, ja atbrauks uz šo maču Patricija Eiduka, nostāsies koridorā pašā aizmugurē un viss apskries. Kurš tad būs sezonas kopvērtējuma čempions? Bet mentāli es jūtos tik daudz labāk kā cits cilvēks, un es teikšu, ka jā, daudz spēcīgāk kā jebkad. Un šī sezona ir tāda burtiska atzimšana. Noteikti pilnīgi tādas lietas, par kurām mēs pirms tam nesapņojām. Jo vienmēr izdarīt vairāk ir vieglāk nekā izdarīt tik, cik tev vajag. Tas liekas pilnīgi neticami, ja godīgi, ka mums vēl ir tādi cilvēki, kas tā vienkārši tev atbalsta kā cilvēku un lai izdodās neko neprasot. Es eju ar koku kāju taisni. Es nevaru paskriet. Pirmo reizi. Līdz ar ko tas mentāli normāli grūti. Nu ko, čau, čau! Čau, čau! Čau, čau! Esam podkāstu Bukmežā epizodē numur 4. Sarunas par aktīvu būšanu kopā ar draugiem, aktīvu dzīvesveidu, taku skriešanu un ne tikai. Un šodien mums ir ļoti īpaša epizode, jo mēs atrodamies Jankās, kas atrodas netālu pie Pļaviņām, un mūsu šīs dienas sarunas viesi pirmoreiz podkāstā ir augstu sasniegumu sportisti. Arī abi stirnabuki, starp citu. Patricija Eiduka, Latvijas labākā distanču slēpotāja, kā viņu esmu pamanījis sociālos tīklos sauc par pacīti. Vismaz man pacīti ir atgriezus ticību Ziemas olimpiskajām spēlēm, kuras es kādu laiku atpakaļ jau biju sācis strauji zaudēt. Un godīgi sakot, ja visu mūžu esmu sekojis biatlonam, tad šobrīd pat vairāk man interesē, kā klājas Patricijai distanču slēpošanas trasēs. Tour de Ski sasniegumi 24. gadā, ja? 5. vieta posmā, top 8 kopvērtējams, kaut kas prātām, nav nekas droši vien lielajām nācijām, nekas tāds, bet priekš mūsu platuma garādiem un izturības sporta veidiem tādi nebijuši sasniegumi. Un, lai gan Eiduka ģimenē ir uzauguši vairāk olimpieši, brālis, Jā. 2 jūs esat, jā? Un regulāri stirnabuka takskrējas seriāla dalībniece. Es saskaitīju 20 dalības, pārsvarā zaķu distancē, laikam 2 buki vai 3. Jā, daži buki. Vienmēr piedestāls, 1 DSQ laikam, jā? Kaut kādu laiku atpakaļ. Jā. Sen, 17. Jā. gadā vai. Gvido Kalniņš, Latvijas labākais taku skrējējs, izturībnieks, mega izturībnieks. Arī stirnabuks, skrējis nedaudz mazāk kā Patricija stirnabuka seriālos, bet tāpat ir bijis gan bieži viesis. Turklāt Latvijas čempions ultragarajā takskriešanas distancē Vilks Siguldā 21. gadā, ja nemaldos. Jā. Un Vilkos es piedalījies regulāri, bet tas, kur tu esi pilnīgi neapturams, traks un nevaldāms, nezinu kā tu priekuļu zēns, ja? Smiltens čalis. Smiltens čalis, pa priekuļiem rūlē. Kā tu esi tos tukummežus izkodis, 4-kārtais Vilkaču maratona čempions, ik reizi, kad kāps uz piedestāla labojas trases rekordu un darīs to tādā neaptarošā dinamikā un tā, kad dodies kādam nākamajos gados tev līdzturēt. Šogad visu kārtu liki uz Montblanc skrējienu, distance TDS, pēc 100 kilometriem līderpulkā par atlikušajiem 55, ja? Jā, 55. Pastāstīs varbūt višķi vēlāk. Bet jā, šobrīd esam Latvijas izturībnieku tādā mekā, jo vēsturiski un arī šobrīd te ir vesels distanču slēpošanas kompleksu birums. Jaujas laikam ir mazliet bišķi tagad pasīvāks, bet tās ir leģendāras vēsturisks un kur uzauguši droši vien nevienu distanču slēpotāju un biatlonistu paudze. Esam Jankās, kas tepat pāri ielai. Tepat ir Mežezars, tepat ir Cigoriņš, nedaudz tālāk distanču slēpošanas komplekss Mailes, kur arī neviena MTB gonka notikusi un distanču slēpošanas sacensības. Tāda Latvijas izturībnieku paradīze. Stirnabuks šajā apvidū ir ganījies un meklējis trases jau pirms Covid-19. gadā. Bet kaut kā ilgu laiku nevarējām saņemties. Laikam to trašu bija tik daudz, ka mēs nevarējām saprast, kur to uzlikt to fokusu. Un tad, pateicoties Pļaviņu sporta ministra Artūra siltiem ieteikumiem un labam padomam, sapram, hei, kur tad vēl
citur taisīt šī gada sezonas noslēguma lielo finālu posmu, ja ne šeit Pļaviņās, kur saimnieko Eiduka ģimene, uzaugus Patricija, tad varbūt arī Patricija varam sākt ar tevi. Kāpēc šeit? Kāpēc? Es zinu, ka tev ir dažas īpašas trases, kuras mums noteikti ir jāiekļauj sacensību tā kā regulārajās distancēs, un mēs viņus arī iekļausim ar īpašiem vietējiem nosaukumiem. Varbūt es zinu, ka mūsu distanču veidotāji jau pie tā ir piestrādājuši, bet varbūt izstāst par tām savām īpašajām bērzu taciņām, un tev ir savi kodētie nosaukumi, un to izbaudīs arī Buki, es saprotu. Varbūt šeit slēpjas tas kaut kāds īpašais stāsts, kāpēc no šeit nāk daudz spēcīgu cilvēku? Manuprāt, tie spēcīgi, tāpēc, ka tā apkārt mums tiešām ļoti kalnaina, un es teikšu, ka salīdzinoši priekš Latvijas šeit ir diezgan daudz taku. Un kas, protams, ir tas svarīgākais, protams, tas ir reliefs. Visu laiku tu vari atrast, kur skriet augšā lejā, un kas nav ļoti ierasts priekš Latvijas. Man dažreiz liekas, kad es atbraucu uz šeien, tad šo varētu nosaukt par tādu Latvijas kalniem. Tā kā Itālijas kalni un tā Latvijas kalni un netālu no mājām. Tā kā, jā, tie traši nosaukumi, tie jau ir dzimuši vispār ļoti, ļoti sen, pirms vispār es biju piedzimusi, jo visa sākums ir Jaujas, kurām arī stirnbuki nākošajā posmā skries cauri visam tur. Un arī īpašajām trasēm, kas ir jautrā stiga. Kāpēc viņa ir jautrā stiga? Jo viņa tiešām ir jautra. Tur ir augšā lejā un jā, tā kā tāds zaķis tur cilpo. Baltā bērzu virs arī tur ir. Viņa ir vienkārši, jo tur ir daudz bērzu un tā. Un ir vēl visādi senie nosaukumi, kurus es nemaz nemāku nosaukt. Šitie ir palikuši, kas ir palikuši līdz mūsdienām. Bet jā, šīs trases ir arī ļoti īpašas, jo priekš manis un, kā jau tu teici, priekš Eiduka ģimenes, jo mēs visi šeit esam uzauguši un ļoti, ļoti daudz treniņu stundas pavadījuši. Tā kā viennozīmīgi Jaujas Jankas ir viens no mūsu panākumu atslēgām. Tava ģimene piedalījās arī tikko notikušajā posmā Valmierā. Man liekas, viens no brāļiem noskrēja ļoti labu zaķi. Jā. Vai ņemot vērā, ka tava sezona tikai tūlīt sāksies, kā tev pašai liekas, tu vismaz startā pamās ar roku, pārējiem stirnbukiem ir šogad, ņemot vērā, kā tev gājas iepriekšējā sezonā, tu pie mums, tā kā laikam, es bijis retāks viesis, bet kā tev pašai ir ar Pļaviņu posmu? Vai izšaus vismaz starta pistoli? Nu, es ar treneru runāju, jo man ir nomainījies treneris, un man viņam vispirms jāpaskaidro, kas ir stirnbuks, jo viņam jāsaprot, ka tās nav parastas sacensības. Jo mūsu ģimenē stirnbuks vispār ir kā ģimenes svētki, kad mēs sanākam kopā, jo mēs esam tik daudz, ka mēs tā ikdienā tik maz sanākam, bet tāpēc tas labi, ka stirnbuks ir tik bieži un varētu būt vēl biežāk, un tad mēs varētu satikt viens otru vairāk. Bet, jā, es, kad runāju treneri, ir divi varianti. Ja man treniņu nometne, jo nākošajā dienā jau man ir jābūt vai nu Itālijā vai Austrijā. Ja Itālijā, tad es neskriešu, ja Austrijā, tad es skriešu. Tāpēc, kad Itālijā mums treniņu nometne būs, mēs būsim 3000 metros, Austrijā 1000 metros. Viss atkarīgs no laikapstākļiem, no sniega kondīcijas uz ledājiem. Līdz ar to, ja mēs braucam uz Austriju, tad es skrienu sacensības, jo tad es dabūšu normāli atjaunoties, bet ja uz Itāliju, tad neskriešu. Bet tas, ka es būšu šeit, tas ir vai kā dalībniece, vai kā atbalstītājs, to redzēsim, bet es būšu. Tas ir izcili, jo tiek saglabāta intriga, jo atgādināšu varbūt tiem, kas tik ļoti nav iedziļinājušies stirnbuku tajās kopvērtējuma finesēs un aprēķinos, tad šis gads ir pirmais gads, kad sezonas kopvērtējuma uzvarētāji tiks noskaidrot pēdējā mačā. Tāpēc šis ir lielā fināla posms. Ja sezona ir bijusi, tad šeit sāksies cīņa par sezonas kopvērtējumu. Kas atskries pirmais, tas būs pirmais. Un tieši Patricijas sakarā bija šī lielā baža, kad, hei, kas tad notiks?
Ja es esmu bijis visu sezonu kopvērtējumā pirmais top 20 atgādināšu dodās trasē, ko mēs arī esam noskatījušies no distanču slepošanas un biatlona pēc handicapa principu. Līderis aiziet pirmais, pēc dažādiem intervāliem seko nākamie, un vēl pēc kaut kāda laika seko tie, kur nav iekļuvuši top 20. Un kas notiks, ja atbrauks uz šo maču Patricija Eiduka, nostāsies koridorā pašā aizmugurē un viss apskries. Kurš tad būs sezonas kopvērtējuma čempions? Intriga vēl tiks noskaidrota, tas ir labi. Kad tu neatklāji visas savas kārtas, tas nozīmē, ka par to mēs uzzināsim tikai maču dienā, vai ne? Par Patriciju. Pagājušā sezona tu jau pat ieskicēji, ka tev bija ļoti smaga. Bija šī trauma, tu mainīji komandu, mainīji treneri. Vienu brīdi pat bija teiciens, kad likšot slēpšu šķunītī, kāršot slēpšu šķunītī. Bija tuvu. Bet tomēr tu esi tam tikus pāri. Tev ir jauna spēcīga. Kas tev neliek apstāties, liek saņemties un kur tu rod šo spēkus? To visu turpināt, nepabeigt, neizstāties, nepalikt malā. Un kas vēl interesanti, kad atšķirībā no mēs kā Stirnabuka esam tā kā Vieglatlētikas federācijas pārstāvi, tad ar izturībniekiem parasti mums nav problēmas. Mums gan riteņbraucēji, gan distanču slēpotāji, redz viņiem pat liela starptautiski atzīta treneri, atļauj mūsu mačos piedalīties, kamēr vieglatlētiem visbiežāk tas ir tāds tā kā tabū. Līdz ar to mēs esam mazāk vieglatlēti kā vairāk izturībnieki, kas ņem un dara. Jā, un īstenībā tas arī, es teikšu tā, kad mēs Stirnabuku sākām iekļaut treņu procesā. Mani vispār, mēs tā bijām dzirdējuši, bet nebijām cieši saistīti, bet Jānis Puida ir tas, kuram pateicoties mēs vispār sākām. 2017. gadā, manuprāt. Jānim Puidam mēs vēl par šo to esam pateicīgi. Jā, un mums ir tas labi, ka Stirnabuks mums ir tajā saucamajā sagatavošanās periodā, kad mums nav aktīvais sacensību periods. Un viņš ir ļoti labs. Tā vietā, lai tu šodien iet uztaisīt smagu intervalu treniņu, tu atbrauc izskrien Stirnabuku, un tas būs labākais treniņš, kādu vispār tu varētu jebkad uztaisīt. Un ar to es gribu pateikt paldies Stirnabukam, jo tas mums sevišķi tiešām izturībniekiem, slēpotājiem, biatlonistiem mums ir ļoti labs ik pa laikam tādu uzskriet sagatavošanās periodā, un tas, kā jau iepriekš teicu, tā arī ir sava panākumu atslēgas kaut kāda daļa vismaz no tā visa. Tā kā paldies par to. Prieks dzirdēt, paldies. Bet runājot par iepriekšējo sezonu, es pat, man tā tagad jau smieklīgi, un es varu pateikt, es esmu Master of Disaster, ja? Bet... Skan labi. Jo tad, kad tev ir milzīga motivācija un tu vienmēr esi gājis tikai uz augšu, tajā brīdī tev liekas, ka kāda pārtinēšanās, par ko mēs vispār runājam, un vienmēr liekas, jo vairāk, jo labāk, un būs tikai spēcīgāks, un līdz tu sāc sevī vairs neklausīties, un viss vairs nenotiek tā, kā gribētos, un sāk iet uz otru pusi. Un bija tā, kad pirmie mēneši, kad tev neiet, tev ir kaut kāda cerība, kad, ok, tu esi pārtinējies, bet, mēnesis paņems mierīgāk, viss būs labi. Un tā nenotiek, un pavasarī jau bija tāds brīdis, ka tiešām jau principā 5 mēnešus nekas nevirzījās ne uz priekšu, ne atpakaļ, un tu saproti, ka cik ilgi tā, un tad jau rodas visādas tās domas, visādas muļķības arī nāk galvā, bet padoties īstenībā palīdzēja tajā brīdī, kad tu iedomājies, cik daudz darba tu esi ieguldījis. Un tagad, vai tu tiešām esi tam spējīgs tā atnest ar roku, ļoti grūti īstenībā. Un, protams, tie ir apkārtējā ģimene, bet laikam tāds lielākais grūdienis bija nomainot komandu un satiekot treneri, sākot strādāt ar treneri, par kuru tu esi sapņojis jau vairākus gadus iepriekš, tikai nekad neesi ticis pie tās iespējas. Tā kā šobrīd es pat varētu teikt, es nekad negaidīju to no sevis, ka es teikšu paldies tai situācijai, kas notika, jo es tiešām šobrīd esmu, lai gan ir grūti teikt tā, jo tā mana fiziskā forma šobrīd nav vēl tas, kas es biju pirms es pārtrenējos,
Bet mentāli es jūtos tik daudz labāk kā cits cilvēks, un es teikšu, ka jā, daudz spēcīgāk kā jebkad. Tā kā man liekas, ka tas ir bijis labs pagrieziena punkts manā dzīvē, un ka tu visu apgriez kājām gaisā, kad īstenībā kaut kur ir tā gaisma tuneļa galā. Paklausies tas, kā tev mirdz acis. Vidū tu redz to pašu, ko es redzu, ja? Pilnībā. Tas nav tās prožektors. Redzot, kā mirdz acis, es domāju, ka tu esi pilnīgi noteikti atpakaļ, un tā kā tu pat kaut kur teici, ka ne pirmais, ne pēdējais izaicinājums dzīvē, un viss tas, kas notiek, nu, pat tik reizīgi lietas, kā es kaut kur, vai tas pats Jānis Puids stāstīja, ka tas piedalīsies sačos un lai tev papēdis, nu, mēs tikko arī pirms ierakstu runājām par apavajiem un dažādām specifiskām lietām, ka tu esot griezusi slēpju zābakam caurumu papēdī, lai vispār varētu tikt līdz galam un, nu, jūs darat trakas lietas un iedvesmojat, un tavs iedvesmas stāsts patiesībā man ir tāda aizdoma, ka ir ļoti svarīgi šobrīd Gvido, kurš tikko, jā, mēs jau pieskārāmies TDS distances, 100 km līderu pulks, ķēza, un tad kāpēc tie atlikušie 55 km ar to, kas tev tur notika? Kāpēc neizstāties, kāpēc neiekāpt organizatoru busiņā? Tie nav 5 km, tie ir vēl plus 55 km. Kas tavā galvā darās? Un tev arī spīd acis parāda? Spīd. Man spīd. Es domāju, man spīd pirmkārt. Tāpēc, klausoties Patricijas stāstītajā, lai arī ir ļoti grūti tagad mentāli un fiziski arī, jo sāp nevar pārvietoties, nevar sajūgu izspiest, nevar panest lietas, ko es parasti panesu dzīvesbiedram, vecākiem vai jebkam. Bet dzirdot Patricijas stāstīt to, es saprotu, tā kā es ar apziņu zinu, ka tas viss, tie rehabilitācija tagad būs, jo ir trauma un viss būs labi. Es atgriezīšos kad, tas es nezinu, bet es esmu gatavs tam, ka tas paņems laiku. Tā kā es to apzinos, bet dzirdot, kā Patricija izstāstīja savu stāstu, ka viņa pilnīgi viss sagriez uz kājām gaisā, kad ir bijusi, tā kā, teiksim tā, zemākajā punktā iespējams. To es rezonēju sevi, jo es tā kaut kā jūtos, jo nav tikai tā, ka vienas sacensības, viens muskulis, un pirmo reizi ir trauma, no kuras man ir jāatgriežās ilgākā periodā, un es pirmo reizi man ir liegums spērt soli ātrāk par, tā kā mani sauc par, es eju ar koka kāju taisnu. Es nevaru paskriet. Pirmo reizi, līdz ar ko tas mentāli nenormāli grūti. Un to dzirdot, es sasaucās ar to, kas man tagad ir. Daudz, kas ir jāsakārto, un es to uzskatu kā iespēju. Bet tavs jautājums, kāpēc 55 km ar lielu traumu kājā, ko es varbūt pieminēšu nedaudz vēlāk, lai ir interesantāk, jo tajā brīdī, ka es sapratu, ka man augšstilva muskulī ir kaut kas, ko es nekad dzīvē neesmu jutis, un es tiešām nespēju soli spērt uz priekšu. Es nezināju, cik liels tas ir, bet jā, kāpēc es turpināju? Kas manā galvā darās? Pirmkārt, tāpēc, ka tas neesmu es, kurš padodās. Es neesmu nekad izstājies, lai arī man ir bijuši starti ultras 100 plus kilometri ņemsim. Nav bijušas veiksmīgas, balstoties manām ambīcijām, mērķiem sasniegt, nezinu, vai tas top 3 vai top 10. Es nekad neesmu padevies, lai arī manas ambīcijas izlido pa logu ārā, vai tas 30 km vai 90 km no 100 km sacensībām. Es iešu līdz galam, jo man primāri es vienmēr atgriežos ar jautājumu pie sevis, kāpēc es to daru. Un lai arī man gribās sasniegt augstas virsotnes un kļūt labākam un nest Latvijas vārdu, karodziņu pasaulē un man pašam kā īstenai lauvai sirdī, man tas ir manī iekšā. Bet pamatā ir tas, ka es vienmēr skrēju. Man patīk skriet un man patīk skriet takās. Un tajā brīdī, kā ambīcijas izlido ielido kādā alejā, upē viņas aiznes projām, tajā brīdī es atgriežos pie tā, ka, hei, es šeit esmu un man ir iespēja pabeigt ultru. Nav cik ātri, vai ne? Ir bijis tā, ka es to pabeidzu lēnāk, tāpēc, ka man tur, gurnā kaut kas sāp, bet es varu tā kā kustēties, skriet. Šoreiz bija jautājums par to, vai es vispār spēju finišēt. Un man bija
Bija situācija, jā, pēc 100 km, ka mana atbalsta grupa mani sagaida kontrolpunktā pa 100 km, jo man jau tā trauma iesākās pirms tam. Bet tajā brīdī, kad es apstājos, viņā tas muskulis atzisa, un es turpināju skriet no 100 km, esot tur līderu pozīcijās būtībā, sauksim to tā, jo mēs bijām visi kopā. Un es jūtos fiziski vēl ļoti svaigs. Es jūtos tik labi. Es izskrēju no kontrolpunkta ar Pau Kapelu, kas ir leģendārs North Face skrējējs. Un man likās, jā, es esmu tik labā vietā, bet es turpinu skriet, un es nevaru vairs. Es nesaprotu, kas man notiek, es nevaru savu galvu kopā, un man sāp, un asaras acīs, un es apsēžos uz takas, un zvanu savai atbalsta komandai, savai dzīvesbiedrinei, kura mani atbalstīja trasē, kontrolpunktos. Blakus viņas mans draugs Modris Trūlis, kas arī mani atbalstīja, navigēja pa visiem kontrolpunktiem. Un tajā brīdī es biju 99,9% gatavs izstāties, jo man tiešām sāpēja, un es nezināju, ko tas nozīmē. Bet tad mana atbalsta komanda, kas veido tos 100%, kāpēc es to daru, kā es to daru, jo es viens neesmu šajā sportā. Saliekot kopā to 0,1% un 99,9%, 0,1 būtu tas, ka es varētu vispār finišēt, un ticība tam, ka es varu finišēt, saliekot kopā ar manu neticību, veidojas 100%, un es turpināju. Viņi teica, ka viņi gaidīs līdz galam, lai arī es viņam teicu, es nevaru paiet pat 1-2% uz leju, man sāp, tā ir taisna kāja, un man pa akmentiņiem vai pa nogāzēm, kur ir 8 km ar 800 metriem uz leju, es tur kāpšu ļoti ilgi. Tas arī realizējās tā, ka es dzīvē kāpu 1 kilometru uz leju 23 minūtes. Un man priekšā bija 55 ar visstāvākajiem kāpumiem. Normāla lieta. Jā, normāla lieta. Un tu esi nostādījis tādā situācijā, ko tu vispār nepazīsti. Tu kusties lēni, tu nedomā par to katru tur pagriezienu akmentiņu, un tu esi fokusā, un tev laiks iet ļoti lēni. Tev ļoti sāp katrs solis. Bet tu turpini kustību daudz lēnāk. Respektīvi 100 km 12 stundās un 55 14 stundās, veidojot kopēju laiku 26 stundas, finišējot lietu un tumsā. Kaut arī tas tā pie labiem apstākļiem nebija plānots. Bet jā, atbalsta komanda man pieturēja pie tā, lai es turpinu. Es viņiem teicu, lai nevaru. Man priekšā ir tādi kāpumi, kurus es trasi biju izskrējis pa lielam visu. Es viņiem teicu, es augšā tajā signāla kontrolpunktā varu tikt. Tas ir kaut 11 km. Bet es uz leju nezinu, kā es varu tikt. Viņi teica, solim kontrolpunktu pa kontrolpunktam. Un Modris arī teica, un Elīna, ka, ja tev sāp tagad, tad iedomājies, kā tev sāpēs, ja tu nefinišēsi. Jo es nemaz nezinu, kā tas ir, un es to negribu. Es uzreiz turpināju. Es turpināju kustēties, turpināju ļoti lēnām iet, bija sāpīgi, grūti, bet es domāju, ka tas ir, man vienmēr mainās perspektīva ultraskrienot par to, kas ir grūts, kas ir sāpīgs, jā, pārējā dzīvē. Un šoreiz es atklāju pilnīgi kaut ko jaunu vēl. Vai vajadzēja to turpināt? Es to jautājumu nevaru atbildēt, tāpēc, ka tas vairs neko nemaina, jo es finišēju. Bet mēs turpinājām, mēs finišējām, un tas lēmums un viss ir tāpēc, ka tā ir mana būtība. Un vienmēr es esmu finišējis CCC pirms, neatceros, 3 gadiem, 4, kopā ar Mario Mendoza, kas ir ļoti augstu sasniegumu sportists Amerikā. Mēs finišējām kopā, un mēs satikāmies 80. kilometrā abiem ar traumu. No abiem bija trauma, viņam vēl sliktāk kā man. Un es viņam prasu, kāpēc tu finišēsi? Un viņš teica praktiski to pašu, ko es domāju, tikai man nav bērnu, viņam bērni. Ka viņš finišē, viņam arī bija ambīcijas finišēt labi. Viņš finišē tāpēc, lai rādītu piemēru saviem bērniem un citiem bērniem un jauniešiem, ka nevajag padoties, jo vienīgā lieta mūs nedefinē mūsu sasniegumi. Tā ir daļa no ceļa uz sasniegumiem, jo ultrās, tev viena var sanākt, 3 var nesanākt. Arī Patrīcijas gadījumā, gan jau sacensībās un izturībniekiem tā tas ir. Un ja tu tikai balstīsi visus to, ka tev sanāk, tad kas tad tas ceļš būs? Bet ja tu balsti visu uz ceļu ar maziem ielējām,
tad tas ceļš ir tā kā ķēdīte, un tas tev veido un dara stiprāku mentāli. Tā kā jā, tāpēc turpinājām, finišējām, un mājās atvedu bagāžu ar nevis sērām par to, kā būtu, ja būtu, bet ar to, kad ir trauma. Bet finišs ir, mēs izdarījām ultru. Gvido jautājums par nepamatot risku, tiek noņemts no dienas kārtības. Bet no jums abiem izstaro dzelžains spīds un mežonīga apņemšanās. Un tāpēc jūs abi esat tur, kur jūs esat. Kāds būtu varbūt jūsu ieteikums, padoms tiem, kuriem, tādiem kā es, kuriem tur bišķiņ kaut kas sāp, un es taču tāpēc nevaru iziet uz to treniņu. Kā tikt tam mentāli pāri un tie mazie solīši, ar ko sākt, jo tas, ko stāsta Gvido, tas sev ir jau pāri saprotamajiem. Tev ir Gvido treneris? Man ir treneris. Viņš tev atļauj turpināt? Es trenerim neprasīju, okay. Treneris teica vienā no podkastiem, ka viņam labāk nezvanīt, jo teikt turpināt var būt slikti, un neteikt turpināt var būt slikti. Šajā gadījumā mēs nezinājām, cik slikti ir, bet zināja, ka ir slikti. Un, man ir 12 cm plīsums muskulī. Tagad mēs to zinām. Atgriežoties mājās, to noskaidroju. Un viņa 12 cm, 12. Jā, 12. Un viņa atbilde bija tāda 3 burti, neteikšu skaļi, ka es uzrakstīju to. Bet es domāju, es neprasīju, tāpēc, ka treneris nevar būt, nekad treneris nav vainīgs pie nekā, un viņš arī, es negribu viņam uzlikt tādu atbildību, viņš mani sagatavoja, mēs kopā sagatavojāmies, līdz ar ko tas ir kas ir, un mēs meklējam, kā tik tālāk, tas ir vienīgais. Labi, bet tad atmetot tik ekstrēmas lietas, to augšējo, un atmetot to pašu apakšējo daļu, kurš tu nekādīgi nedabūsi ārā no tās rutīnas, kad viss ir slikti un neko nevajag darīt, tad varbūt kā iedrošināt un motivēt tos, stirnbuku parasto, iet, darīt, nečīkstēt, aizmirst tās sāpes un saņemties un doties tālāk. Jo nedarīt jau baigi viegli. Mums jau arī kā orgiem jau neslēpšu. Pāris gadus atpakaļ bija ļoti liela gribēšana, nevis gribēšana, bet sajūta, ka jau pietiek, Covids, un cik gadus tu mocīsies, un cilvēki dalībnieku skaits mačos tev krīt, viss ir slikti, naudu nopelnīt ir aizvien grūtāk, ikdienas tēriņiem tev nepietiek, un tomēr tu tam tiec pāri, un šī sezona ir tāda burtiska atzimšana, noteikti pilnīgi tādas lietas, par kurām mēs pat pirms tam nesapņojām. Tad varbūt, ko jūs varētu ieteikt Bukam no Tukuma, kas ar abrīnu vēro, kā Gvido skrien Vilkaču mežā, un ka tomēr vajadzētu tos 3 aplīšus tajā Vilkaču mežā reiz nedēļā uzskriet. Es varu ieteikt to, ka es kādreiz biju iespējams pat soli atpakaļ, kur tas cilvēks pašlaik ir, mēs to nezinām. Un es no vēlēšanās skriet un sajūtām iekšējām, kuras man tur kūrēja, tā kā, es nezinu, kā milzīgi krāsnes, kur nekad neapstāsies. Es vienkārši vēlējos ļoti, un es nezināju, man sanāks, bet es zināju, ka tas paņems laiku. Nevajag domāt, vai tev sanāks vai nesanāks. Apzinies to, ka tas paņems ļoti ilgu laiku, un tas viss var mainīties pēc gada, 2 vai 3, vai manā gadījumā 5, ka tas gads, kad tev tie rezultāti ir fenomenāli, ir 5. gadā. Treneris man teica, iespējams 3. Un vienkārši, ja tu ļoti, ļoti, ļoti vēlies to, nebaidies to, ka nesanāk kādu laiku, ka tu neesi uz tiem piedestāliem, ka tu neesi varbūt tajā ātrumā. Mēs ar Patrīciju neesam padevušies un nepadosimies, visticamāk, jo darbs ir ieguldīts. Manā gadījumā 5 gadi tīri taku skriešanā. Un mēs tur nokļuvām, esot arī sākuma punktā. Tā kā mēs piedzimstam, pieņemsim, mēs arī esam 0 punktā. Bet arī treniņu, uzsākot trenēties kaut kam, mēs esam kaut kādā punktā. Mēs vēl esam negatavi vai mazāk gatavi. Līdz ar ko ir laiks tagad sākt un var nokļūt kaut kur. Mēs esam piemērs, vai sāk no agras bērnības, vai ir piemēri, kuri sāk vēlāk, bet es gada laikā gribot neviens man neko nezināja. Man treneris domāja, ka es esmu traks puika, kurš grib kaut ko sasniegt un kārtējis, kurš sarakstīs tos mērķus. 1. gads mēs patrenējamies, uzreiz labi rezultāti. Nākamajā gadā es uzvaru Latvijas čempionātu, un pēkšņi mani zina, stirnbuki ir piedestāli, viss, un tu pats neaptver, kas notiek, bet tu saproti, tava vēlēšanās, kurai tu varbūt pat nemaz neticēji, realizēsies, un tas viss ir tikai
treniņš no treniņa, negribu iet ārā, tu minēji, vai ne? Tā man arī ir. Bet es iedomājos, kā būs pēc tam, un lai arī tu pusstundu vēlāk izēji, tu izēji, un tas skaitās. Un šā dienu pie dienas, nedēļa pie nedēļas, gadu pie gada, viss ir iespējams. Tik tiešām, lai arī cik klišejiski skan, tiešām viss ir iespējams. Mēs varam nonākt tur, kur mēs vēlamies, ja mēs vienkārši esam pacietīgi un daram. Un tagad. Jā, un es īstenībā tas ir par tādiem, kur iet uz rezultātu, bet, piemēram, man ir mamma, kurai neinteresē rezultāts vispār nemaz, un tā dažreiz vajadzētu aiziet pasauļot, bet baigais slinkums, un tā, grūti saņemties arī kaut vai ārālīs lietas. Un tad ir, kā mamma nomotivēt, jautājums ir tāds, ko citu labāku tu tā vietā varētu izdarīt? Neko. Labi, iešu. Pēc tam mamma iziet ārā, atnāk mājās atpakaļ. Nu, kā gāja? Oi, zini, baigi labi, ka izgāju. Nu, tā kā, ja vienmēr ir jautājums par treniņu, par kustību, pakustēties, nu, kas var būt labāks par to? Un es arī zinu to, ka ļoti daudz vispār dalībnieku uz Stirnubuku brauc tikai tāpēc, ka tā ir vieglāk saņemties, kaut ko padarīt tajā dienā un aizved visu ģimeni un visi ir aktīvi un visi ļoti forši, tā kā man liekas, ka tā motivācija varētu būt drīzāk tā sajūta, ko tu gūsti arī pēc treniņa. Vienkārši, nekas tev gan izvēdināt galvu, visas domas. Man, piemēram, arī visas labākās domas, tur, piemēram, arī brīdī, kad es biju pārtrenējusies, labākās idejas dzimst, izejot ārā un sākot kustēties vienkārši. Visa galva sakārtojas, ķermenis sakārtojas, vēders iztīrās. Tas ir tik daudz bonusi ar vienu šāvienu. Gaidīsim mammu pārgājienā, pļaviņu posmā. Jā, es jau viņu šatad arī piespēju nosoļot to vāveru, tā kā viņa jau ir bijusi arī. Tad pļaviņās būs zaķis, skaidrs. Nē, droši vien, ka nepierunāšu, bet vāvera droši vien, ka būs. Labi. Ko izturībnieki dara tad, kad viņiem ir tā kā nesezona? Mēs sapratām, ka distanču slēpotājus pat starptautiski atzīti treneri labprāt laiž izskrieties taku skriešanas mačos? Vai tu brauc arī ar riteni? Vai tu visu vasaru ilgojies tikai un vienīgi pēc slēpēm, vai tomēr ir lietas, ko tu vēl dari un kas tev atslogo to intensitāti un dažādību? Ar to distanču slēpošana ir ļoti interesanti, jo mēs darām ļoti daudz ko. Vasarā mēs arī starp citu slēpojam, bet ir slēpošanas paveids rollerēšana. Slēpošana vēl ir interesanta, jo ir gan slīdsolis, gan klasika. Tad ir, protams, skriešana ar nojām, saucamā imitācija. Tad mums sporta zāle, riteņbraukšana. Tā kā mēs tādi ļoti multifunkcionāli, es teikšu, un ar to arī tas sporta veids ļoti interesants, jo tev nav katru dienu jāiet tikai skriet, piemēram. Tu nenoskriesi, piemēram, mēs trenējamies ap 100 stundām mēnesī, sagatavošanās posmā, tu 100 stundas mēnesī nenoskries. Es konkrēti. Ceļi būs čau. Un līdz ar to mums tāds, es teikšu, tādā veidā tas sporta veids saudzīgāks priekš tām locītām, jo tiešām rollerslēpošana un ritenis ir ļoti labs, svaru zāle un ļoti daudz ko darīt. Bet pasaules līmeņa mačos tu rolleros nepiedalēs, jo droši vien, kad uzturēt savu formā, tādā augstā pīķī gan vasarā, gan ziemā, tas būtu bišķi pat traku, vai ne? Tas būtu vēl trakāk nekā ir traki. Reti, bet piedalāmies, bet ir vairāki aspekti, un viens no tiem ir trauma risks. Jo rollerslēpošanā mums ir tikai ķivere un vairāk nekas cits. Un tu brauc ar rolleriem 70 km/h lejā no kalna. Un ja nedod Dievs, tur maziņš akmentiņš uz ceļa trāpās un iesprūst starp rāmi un ritenīti. Tā kā mums jau tā nepietrūks kritienu treniņu procesā bez sacensībām. Un līdz ar to tās sacensības, kur mēs piedalāmies, ir tiešām tiek izvērtētas konkrēti tā nepieciešamība. Kādu laiku atpakaļ, kad es sapratu, ka es vairs nevaru gana labi, nevaru vispār paskriet, es domāju, es būšu slēpotājs distanču. Beidzās ar Marčalongas trases izpēti un augšā tika, lejā sliktāk tika. Jā, vajadzēja sagatavoties.
jaujās jankās, droši vien patrenēties labāk. Ko Gvido dara ziemā? Viņš kāpj uz distanču slēpēm, ja savukārt taku skrējiem, tā kā būtu bišķiņ jābūt bail no distanču slēpošanas, jo pat bez rolleriem tur var nomaukties tā, ka maz neliekās. Un, jā. Man tieši ir tā, ka man nav bailes. Es ļoti ceru katru ziemu uz ziemu. Kādā mēs kādreiz augām, kad bija sniegs kupenes līdz pirmā stāva logiem mājā, un ārā netika. Jo man tēvs ir kādreiz ļoti daudz slēpoja, un es bērnībā arī daudz slēpoju uz koku slēpēm. Tētis man stāstīja, ka es slēpoju tagad slikti. Tehnika man ir ļoti slikta. Bet viņš man saka, bērnībā tu tik labi slēpoji, te uzliks slēpēm, tu visu dienu kapāji, un tas bija tik smuki. Tieši klasiku. Tagad mēs braucam, cik mums tās ziemas ir, un cik es Latvijā biju. Bet tā mana tēva ir aktivitāte, un distanču slēpošana priekš taku skrējēji vai vispār priekš mūsu ķermeņa ir viena no labākajām aktivitātēm. Tieši klasika. Mēs imitējam skriešanas soli bez trieciena. Un jā, man gribās, man patīk, bet tas tik reti sanāk, jo mums sniegs ir maz. Slēpes tēvu nopirkā jauns komplekts, 4 gadus atpakaļ, un cik tā mēs esam paslēpojuši. Tā, ka slēpošana ir viens, bet pa ziemu es izbraucu uz nometnēm, arī skriet, bet paralēli vienmēr ir velo, un velo ir ne tikai tā kā cross treniņš, kā mēs to saucam, lai to stundas, teiksim, būtu, lai mēs sirsniņu trenētu, jo skrienot, kā jau Patricija teica, nevar noskriet 100 stundas mēnesī, tad būs čābīgi, lai arī sanāk nedēļas, kad tu noskrien ļoti daudz, teiksim, vienā nedēļā, gatavoties no pašam TDS, man bija, man liekas, 20-30 stundām tikai skriešana nedēļā. Un, ja mēs paņem tādu mēnesi, tad būtu pa daudz, tāpēc to tā kā izlīdzina ar velo, protams, visa zāle un spēka vingrinājumi, bet velo arī man ir kļuvis par tādu kā prāta arī atslodzi, ja es pavadu to laiku uz velo kopā ar savu dzīves biedreni, un mēs nekoncentrējoties uz to kā treniņu, vienkārši tā mums ir aktivitāte, pavadam ļoti labu laiku kopā. Nominam 100 kilometrus, iekļaujam tur iekšā, gala mērķi, citreiz tā kaut jauna picas vieta vai kāda beķereja. Un trenējam abi divi sirsniņas, priecīgi, nedomājot, nesaucot to par treniņu, kaut arī beigās tas jau ir treniņš. Tā kā jā, mums arī ir cross treniņi un gribu meklēt vēl. Tagad būs jauns cross treniņš, no kā man ir bail, un ko es negribu, un ko es nemāku, kas man nepatīk, kas ir peldēšana. Bet arī labs. Patricija noteikti piekritīs, ka peldēšana arī mūsu ķermeni ir viens no labākajiem sporta veidiem, jeb aktivitātēm. Jā, peldēšana ļoti labi. Un kas tā Gvido slēpes smērē klasikā? Klasikā tētis pats smērējis, bet mēs uzticamies tagad izvedam uz ežiem cēsīs, lai saslidina, un tad, lai varam domāt vairāk par to slēpošanu, to nenokrišanu manā gadījumā priekuļtrasē. Jo tā distanču slēpošanas, atceros, bērnībā bija tie klucīši, tur ierīvēja, paberzēja, un viss bija labi, tad šodien mūsdienās tu aizbrauc uz kaut kādu kalnu nometni ar tādiem slēpotājiem amatieriem. Nedēļa tur tikai un vienīgi testi, slīdamības, tur šitāda smērīte, tāds klīsterītis. Traka ņemšanās. Es domāju, ka Patricijai tur nav nekas nesaprotams, bet, ja tu esi mazliet tālāk no tā visa, tā ir tāda pilnīgi cita pasaule. Jā, izskatās tur, ka tur jāiegulda cik stundas, lai to iemācītos, tāpēc cik mēs daudz slēpojam, mēs labāk iedodam to kādam, kas to zina. Lai... Kaut kas tas pats, kas ar mušiņu ķert... foreles. Jā, tieši tā. Varbūt tad mazliet par nākotnes plāniem. Skaidrs, Patricija pilnā sparā profesionāls sportists. Gvido ātlaps arī ies turpat, bet aizkulisēs runā, ka viņš gatavs uzsākt jaunu karjeru. Trenera lomu, vai ne? Varbūt 3 vārdos par nākotnes plāniem, bet vēl kas būtu interesanti – dzīvot tādu pilnvērtīgu profesionālu dzīvi sportā, kurā valsts subsidējums ir tik liels, cik ir, un sporta federācijas ir tik spēcīgas, cik viņas ir. Kā vispār šāda līmeņa sportisti tur izdzīvot? Es redzu, Patricija ir gana daudz šīs partneru lietas. Es zinu, ka arī Gvido pie tā ļoti mērķtiecīgi strādā, un savu partneru loks viņam ir, bet tas nav viegli, kā ar to visu
jūs tiekat galā, kā jūs menedžējat, kā jūs plānojat to turpmāko laiku, jo skaidrs, ka tie aktīvie tie pīķa gadi, viņi nebūs ilgi, bet tā pašā laikā ir dzīvesbiedri, ir ģimenes, ir jādzīvo, jālai mašīnā degviela, kā arī uz to tiekat galā, un varbūt tā, kā dzīvo augstas klases, sportisti, kur tikai to vien dara, kā nodarbojas ar savu sportu veidu. Jo arī Gvido, man liekas, šobrīd nav algots darbs. Es zinu, ka Patricija, man liekas, palīdz mammas saimniecībā, daži, pavasars iespēja robežās, bet tēriņi kaut kā ir jānosadz, tāpēc varbūt tā tīri saprast, jo viens ir tas, ka tu strādā algotu darbu un tad brīvajā laikā padara kaut ko, bet tad tu to mērķi tik ambiciozs un tik liels kalnus, kā jūsu gadījumā sasniegt nav iespējams. Kā ar šo tikt galā? Man ir galvā tāda lieta, ka ja tev ir jāsāk papildu strādāt, tad profesionālais sports ir jāmet pie malas. Bez variantiem. Tās lietas vienkārši nav apvienojams. Tu vari man teikt, kad bet varbūt kaut kādu vienkāršu darbu starp treniņiem vai vakarā. Tu esi notrenējies dienā 6 stundas, vakarā tev tik cik spēks aiziet vakariņās un gulēt. Tās lietas viennozīmīgi nav savienojamas. Un Latvijā es teikšu tā, ka man kā olimpiskajam sporta veidam man ir atbalsts no Latvijas Olimpiskās vienības un komitejas, laikam tā būtu pareizi teikt. Bet, protams, ar to nepietiek. Līdz ar to man ir diezgan spēcīgas iestrādnes jau, kad man vēl tētis bija dzīvs ar sponsoriem. Un tās iestrādnes turpina palīdzēt man brāļi. Un, es kā profesionāls sportists dzīvoju protams, no saviem privātajiem atbalstītājiem Latvijas Olimpiskās komitejas vienības atbalsta. Es teikšu tā, ka visi šie sponsori, kas man ir, privātie atbalstītāji, jo Latvijā ir ļoti sarežģīti atrast atbalstītāju, bet man ir ļoti paveicies, jo izrādās mums ir ļoti daudz distanču slēpošanas fanātu, kuri vienkārši tevi ir gatavi atbalstīt, pretī neprasot neko, un tikai tevi atbalsta un pasaka, lai tev izdodas piepildīt savus mērķus. Un tas liekas pilnīgi neticami, ja godīgi, ka mums vēl ir tādi cilvēki, kas tā vienkārši tevi atbalsta kā cilvēku, un lai izdodas neko neprasot un neliekot nekādu spiedienu tev par to visu. Līdz ar to es nezinu, kā lai es to noformulēju pareizi, bet man ir diezgan paveicies ar šo visu. Bet, protams, mēs meklējam visu laiku turpinājumu, bet tas ir diezgan sarežģīti, protams, piesaistīt vairāk atbalstītājus. Bet ko es varu pateikt, kad pateicoties viņiem, es esmu šeit, un ja ne viņu, tad varbūt es kaut ko studētu šobrīd, bet nebūtu profesionāli sportisti. Man tikai partneri, bet arī stiprais ģimenes plecs. Jā, ģimene, protams, ir visa sākums, un tā kā bez ģimenes tas vispār nebūtu iespējams pat izbaudīt kaut mazliet to profesionālo sportu. Un tā ir, kad tu nāc no daudzbērnu ģimenes, no lielas ģimenes, tā kā visiem kaut ko vajag, un es īstenībā dažreiz abrīnoju to vecāku cīņas par, kad mums vispār bija iespēja tikt profesionālajā sportā, un liekas tiešām vienmēr bija labākās. Mums nebija varbūt vienmēr šopings pirms skolas, pirms septembra, bet botas bija vienmēr labākās. Un tas ir īstenībā tik apsveicami, jo tajā sportā tika ielikts pilnīgi viss. Un tas tā kādreiz liekas, tā kā gribējās varbūt to un to labāk. Varbūt nevajag tās jaunās botas, varbūt nopērkam jaunas džinsens. Nav jau tā, ka viņu nebija. Viņas bija, protams, bet vienmēr gribējās kaut ko jaunu. Un mēs atkal pēc botēm. Tā. Pozitīvs fanātisms augstākajā pakāpē, vai ne? Jā. Mēs, ka video gadījumā tas ir tikpat stipri izteikt. Sevi ziedot, upurēt. Jā. Jo takskriešana nav olimpiskais sporta veids, līdz ar to valsts atbalsts 0 droši vien. Par federācijas nezinu. Jā. Bet droši vien, kad pats ģimene un partneri, ja tādi ir.
Jā, tieši tā. Kā jau tu minēji, šis nav olimpiskais sporta veids, līdz ar to finansējums nav. Un taku sports, lai arī taku sports un, teiksim, asfalta skriešana pilda funkciju, kā, respektīvi, veicina veselīgu dzīvesveidu. Viņš tiek traktēts kā tautas sports. Hobija sports un tā joprojām, kaut arī mēs skrienam pasaulē, braucam uz pasaules čempionātiem. Un daudz jau to zina, kas gribēs, atradīs informāciju, kā mēs to darām. Bet jā, nav atbalsta. Var gan teikt paldies Smiltenes pašvaldībai, kur ir mans vienīgais. Tas ir mans vienīgais finansiālais atbalsts vienreiz gadā. Tas ir maksimums, ko viņi var. Ja es tur Latvijas čempions bijis tā pamata, es varu saņemt tur finansējumu, teiksim, šogad tie ir 500 eiro, tas ir rakstīts, to var izlasīt. Un tas ir viss, pārējais ir ģimene, jā, pamatā, dzīves biedri, bet tādā ziņā tas ir vairāk atbalsts, nevis tur, teiksim, finansiāli tieši, jo es nevarētu savai ģimenei nodarīt, tā kā lūgt kaut ko finansiāli palīdzēt, jo ģimene arī, vecākiem ir jādzīvo savu dzīve un ir māsas un, zin kā, un tāpēc pats cīnies un ģimene vienmēr atbalsta. Un tagad es to sauktu tā, ka tas ceļš ir, teiksim, ja iedomājamies rožu krūmu, tur skaists rozes, tur ir ērkšķi. Un šī ir tā daļa, kad tu ej cauri, un tā ir tā sāpīgā daļa. Un tagad arī par to domājot, tā kā vēders nedaudz sagriežās, jo mēs esam pilni kā sportisti. Patricija saka, ka es pilnīgi piekrītu tam, ka ja tu gribi būt profesionāls sportists, profesionāli trenēties un skriet elitē, teiksim, manā gadījumā skriet, tad tu nevari strādāt. Tas nav apvienojams, jo, lai arī liekas, ka mums ir 24 stundas dienā, no kurām mums jāguļ 8 līdz vēl vairāk, pārējais laiks ir treniņi, vairāki treniņi, un tas paņem daudz. Un prāts arī nevar funkcionēt vakarā pēc visa tā. Mēs nevaram ielikt nekādu labu darbu kaut kur citur. Tas ir tā, kā es to saucu, ķep-ļep kaut kāds tur beigās sanāk, un tad tas ķermenis vēl saplīstu, teiksim tā. Un manā izpratnē nav ķep-ļep. Vai nu es daru kaut ko, vai nu es nedaru. Un tieši tā, ja es nedaru to pilnu laiku, tad es visticamāk, es jau esmu gribējis 2 reizes mest ķedes mežā un esmu to izdarījis tikai tāpēc, ka ir ieguldīts daudz. Un jā, cilvēki man tic, es pats sev ticu. Un jā, manā gadījumā šis ir visgrūtākais gads, jo tie izdevumi ir milzīgi, sasniegumi ir, apstāties nevar, bet Latvijā jākot. Iegūt sponsors ir ļoti grūti. No valsts mēs pat nerēķinamies neko un jādara viss pašam. Pašlaik man ir dzīves biedrene, kura mani atbalsta un mēs veidojam sadarbības, cenšamies projektus, kur arī ir jādara lietiņas, bet tas saistīts ar to, ko es daru, skriešanu. Es atdodu sevi, es runāju, es dodu sevi un tas man nav darbs, tas esmu es, tas, ko es daru. Un šis gads ir, tagad arī ir man tie 3 mēneši ar traumu būs iespēja, es to uzskatu kā iespēja, kā likt iestrādes, cīnīties, jo tiešām ir jācīnās, lai es varētu turpināt to, ko es esmu iesācis. Un tas arī ir nākamais, kas ir jādara, jo treniņi, kā es parasti saku, treniņi un sacensības ir patiesībā tas vieglākais, ko izdarīt. Lai tur nokļūtu, tas ir pats grūtākais. Tas ceļš, ko visi lielākā daļa neredz un ko mēs negribam stāstīt, kas ir tās aizkulises, kuras nav tik skaistas. Tur ir tikai ērkšķi palielam, bet ir jācīnās. Manā gadījumā arī trauma, ļoti smaga trauma. Jādomā, kā vispār nākamo gadu nofinansēt, jo es arī nestrādāju pilnu laiku 4 mēnešus tagad. Tieši tā iemesla dēļ, ka man bija tie sasniegumi un rezultāti ir fenomenāli šogad. Es ņēmu to risku un nestrādāju, lai arī man iepriekšējais darbs bija attālināts, es spēju apvienot treniņus ar darbu no datora. Tad tagad tas tā nav, bet, lai es turpinātu, man ir jābūt pilnlaika atlētam, nevis ķep-ļep. Līdz ar ko tagad arī grūts periods priekšā, lai to izdarītu, bet ar visu traumu un to, kā ir jāatrod ceļš tam, ir jāpaceļ pleci
nevis jāiekrīt, jānolaiž viņu un jāiekrīt krēslā un jābēdājas par to. Ir jāmēģina, ir jācīnās, un tikai tā mēs varam, tikai tā atlēti Latvijā un arī pasaulē ir tikuši tālāk. Jo ir daudzi tādi, kuri ar to ir cīnījušies, un daudz sporta veidos. Un es domāju, ka, lai tur, kur tu nokļūtu, kuri nokļūši tie top atlēti, piemēram, tas pats Jānis Frodēno triatlonā, viņiem arī kādreiz bija grūti. Un ja jau visiem būtu tik viegli tur skriet un būt pasaules augstienē, tad jau tur daudzi būtu. Bet mums ir pa lielam, man, Patrīcijiem, citiem ir aptuveni 1% iespējamība, ka izdosies, un tiešām 99%, ka nē. Bet tas, ka mēs mēģinam, ir atbildes to, kāpēc mēs to darām. Man liekas, tu nav jāstāst, kāpēc es skrienu un kāpēc es to vēlos. Ir 1% iespējamība. Te uzliek galdā tagad, hei, jautājumu. Šeit ir skriešana, tā kā skriešana, ult skriešana, grūta, sāp, bet var kaut ko sasniegt. Bet šeit tev ir iespējams 10 gados, tev kaut kas izdosies, ir 1% iespējamība. Un tad ir 99, ka nē, un tad tu ej citu ceļu. Ej studē, ej strādā, dari ko citu. Tur tā būs nauda, viss būs tā kā vairāk vai mazāk kontrolēti un stabili. Kuru tu izvēlēsies? Es paņēmu 1% iespējamību, tāpēc, ka tas ir tas, kas esmu es, kas man patīk, un kāpēc es domāju, esmu tā piedzimis šajā pasaulē. Un es eju to ceļu un negrisos apstāties, jo tas būtu negodīgi pret to, ko es esmu lūdzis savam ķermenim, savai ģimenei, atbalstītājiem, kuri man ir. Varbūt viņi finansiāli neatbalsta, bet man sporta drēbes, uzturs ir no maniem atbalstītājiem Latvijā, un tā, ka tas būtu negodīgi padoties un ir jāturpina. Un es domāju, ka tā ir daudziem, un mēs cīnamies šādi. Neteikšu kaut kā Latvijā tieši, bet vispār pasaulē, lai neapvainotu kādu. Bet tā tas ir, tāds tas sports, viņš ir skarbs. Un ja mēs gribam, lai tūkstošiem vai simtiem vai 5 cilvēki plaudētu mājās un priecātos, un mums būtu mūsu sportā, teiksim tā, kā tu man vienu dienu teici, porziņģis, kur mēs vienkārši tu viņu skaties un liekas, hei, Latvija, tā kā mēs pieliekam to karodziņu klātajā, kad viņš spēlē vai citos sportos, kur mums kāds latvietis ir tajā elitē. Lai tā būtu, mums tas ir jādara. Un tas ir arī viens no motivatoriem. Man personīgi arī, un es domāju, Patrīcijai, ka startēt, lai tas karodziņš tur ir starp tām pārējām valstīm. Vai tas top 3 vai arī top 10, vienalga, bet mēs nesam viņu, un tas arī savā ziņā ļoti, ļoti motivē šajā procesā. Bet Gvido, tev priekšā taču pietiekami neskaidrs tas rehabilitācijas process, cik ātri tu tiks uz spēkām. Skaidrs ir viens, ka tu padoties negrasies, bet tā nākamā sezona tev ir tā kā vēl iespējams kaut kur ielikt, vai tu šobrīd to neplāno, jo takās ir, man liekas, lai tiktu uz pasaules tūrs lielajiem mačiem, tev ir jāzina tas grafiks vismaz gadu iepriekš. Vai tu jau šogad, šobrīd, vai tu vari pateikt, ko tu darīsi nākamgad, jo režīms ir drastisks, un kā tev būs, un cik ātri tev muskulis 12 centimetri. To droši neviens daktars tā nevar pateikt. Un tu tā kā jau uz nākamo gadu skaties ar kaut kādām tādām mazām cerībām, ka tu esi atpakaļ trasē, jeb kā tev pašam liekas? Ir tā, ka man parasti kalendārs liekas 2 gadus priekš. Esošais un tas vienu pēc. Un viss balstās uz kvalifikācijām, jo, lai skrietu, teiksim, UTMB finālos, tev ir jākvalificējas. Un es esmu kvalificējies jau uz 26. gadu, 25. kvalificēju uz 26. Un tad man jau kalendārs veidojās, un es lieku sacensības ap to Latvijā un pasaulē. Un man kalendārs ir jau bija gatavs. Tad tu pamatā būvē uz 26. gadu. Jā, man jau 25. gada sākumā, martā jau bija zināms 26. gada, uz kuras arī turpināšu iet, vienkārši noņemot nost, un nezinu, gada sākumā bija domāts braukt uz Tāraveru, uz Jaunzēlandi, lai kvalificētos Western States. Tāds projekts, ko neviens tādā līmenī nekad no Latvijas nav darījis. Tas atkrīt, jo man rehabilitācija ir aptuveni 3 mēneši būs, kas ir iespējams, jo ārsti dara brīnumi, un ja tu esi pacietīgs un izdara mazās lietiņas, kas tagad ir daudz rehabilitācijā, tad to var izdarīt. Un tad to visu noņemot nost, es uzreiz pateicu, hei, UTMB apkārt Montblanam es kvalificējies augustā nākamgad, tas ir galvenais mērķis. Iespējams, Gauja by UTMB būs pirmais mans skrējiens nākamgad. Es to ar prieku jau esmu akceptējis.
Es gatavošos, varbūt tas būs ātrāk, bet es nezinu. Bet kalendārs ir tāds, ka es iespējams Cēsīs vai Siguldā skriešu pirmās sacensības. Un UTMB ir galvenais mērķis uz to sagatavoties, dodot to rehabilitāciju un atjaunošanos nesasteigtu. Nevis tur, es jau jūnijā varu skriet, un tad jau skriešu sacensības. Nē, es tam pieešu tā mierīgi, atjaunojoties un sagatavojoties labāk vēl, nostiprinot ķermeni. Un tā, ka kalendārs neizūd, viņš vienkārši būs vēlāk. Un es ticu, ka tam var sagatavoties. Tas nebūs viegli, tas prasīs daudz pat vairāk nekā līdz šim. Bet jā, tas viss paliek un cīnīsimies. 26. gada UTMB, tas nākamā gada augusts. Nākamā gada augusts. Un tu esi kvalificējies klasiskajai UTMB distancē. Tā, kur tu gribi vēl skriet pirms tam Gauju. Jā. Vai tas nav pārāk tuvu? Īso. Jā, garo 40 vai 80 es noteikti nedarītu arī pie pilnas formas, kas parasti ir tas, kāpēc es, teiksim, šogad uz Latvijas čempionātu garajā nebiju, bijusi tikai vertikālajā. Un cienot ķermeni, cienot tieši tā ieguldīto darbu, jo vienmēr izdarīt vairāk ir vieglāk nekā izdarīt tik, cik tev vajag, un būs labi tam startam katram nākamajam. Nu, redz, tev kvalifikācijas punktus nevajag, tu Gauju var mierīgi izlaist. Nu, bet Gauja ir relatīvi viegls posms seriālā, vai ne? Nu tā. Viegls ir tāds, tas manā leksikā neeksistē. Viegls ir, es nezinu, es nevaru pateikt, uzrakstīt, man ir easy run. Es nevaru, jo viegls ir, es nezinu, kas ir viegls, nekas nav viegls. Man ir mierīgs skrējiens, bet viņš arī nav viegls. Viņš paņem no manis. Bet tur tā lieta, kad tāpatās, kāds saka, šodien viegla trasa, nu viss atkarīgs, cik ātri tu skrien. Nu. Tieši tā. Arī varbūt ļoti smaga trasa beigās var būt viegla, bet ja tu skrien ļoti ātri, tad pat vieglākā trasa liksies finišā ļoti, ļoti grūta. Pilnīgi piekrīt. Un tieši tā Gauja trail, varbūt tur nav reliefs kā Alpos, bet manas grūtākās sacensības, neņemot vērā TDS, protams, joprojām ir Latvijas čempionāts no Cēsīm līdz Siguldai, tajā lietainajā 14. augusta dienā, kad es viņu nofinišēju, tur bija 80 kilometriem, un es 3 dienas nevarēju neuzkāpt kāpnēm, ne uz podu apsēsties. Grūti bija. Tā bija episks finiša foto. Jā, tas gan. Patricija, kāda tavu sezona, kāda tavu plāni? Nākamais gads, īpašs gads, tūre ar pilnu buru? Būs interesants, jo es pati nezinu, ko no sevis gaidīt, bet arī ļoti viegli, jo es neko negaidu. Es vienkārši, man liekas, ka man pirmo reizi dzīvē ir tāda situācija, ka tu vienkārši uzticies savam treniņu procesam, un vienīgais, uz ko tev jāfokusējās, ir uz savām sajūtām. Un jāmāk apstāties, ieklausīties sevī un tā. Un līdz ar to tas sezonas sākums būs interesants. Mēs ar treneri mazliet esam paspekulējuši kaut ko. Un viņš, protams, teica, ka tas novembris, sezonas sākums nebūs man, varbūt, teiksim tā, manējais, bet ir cerība, ka uz olimpisko spēļu laiku, uz februāri, ka vajadzētu būt kaut kādai formai puslīdz. Tā kā, cik mēs būsim dabūjuši ārā no tā labāko versiju, no tā, kas bija iespējams, jā. Bet, protams, kad tūre, es domāju, ka būs visa, jo tā arī mums slēpošanā Tour de Ski ir tas vienreiz sezonā, un tas ir tāds prestižākais seriāls, ko tu vari noslēpot, un mums arī slēpošanā daudz visādi podkāsti iet par to, kad tomēr pasaules kausa sportistiem nobraukt, teiksim, tādu vienu tūri, vai nebraukt tūri, lai piedalītos un būtu labākajā formā olimpiskajās spēlēs, nevajadzētu būt tādam iemeslam, ka tu nevari nobraukt tūri un nevar būt labs uz olimpiskajām spēlēm. Mēs trenējamies tik daudz, ka mums ir jāspēj nobraukt gan labi tur, gan tur. Protams, par to pīķa formu ir cits stāsts. Skaidrs, ka tu viņu tēmē uz februāri, bet sacensības tu tāpat tās brauc. Un būs interesants sezona katrā ziņā ar olimpiskajām spēlēm. Varbūt tad noslēdzošais jautājums, ņemot vērā jūsu abu deksmi, vilkmi, to plūsmu, kas aiz jums seko. Jums ir
ienācis prātā. Es zinu, ka Vido, man liekas, kaut ko tādu domā, kad jūs varētu nodot tās zināšanas agri vai vēlu. Piemēram, tādiem lempiem, kas gāžās tajā Trentino nobraucienā, lai nenorāja nākamo plecu un tā vai slēpes pareizi ievaskot. Vai ne, kā pareizi saka, ar klīsteri apstrādāt, ievaskot. Sasmērēt, jā. Ir doma kaut ko tādu turpināt, beigas karjeru un pietiks. Es labprāt padalītos ar zināšanām, bet sevi kā treneri man tā grūti sevi saskatīt. Jo varbūt vajag, lai paiet laiks, un tad, jo bieži vien daudz sportisti, kuri ir bijuši ļoti labi sportisti par treneriem, viņiem iet grūti. Tā kā varbūt, kad paies laiks, tad es sevi redzēšu kā treneri, bet, protams, zināšanām padalīties, tas būtu pat ļoti labi, ja tu vari kaut ko nest, savu kaut kādu, iedot kaut kādu no sevis padomu vai iegūmu un attīstīt, tas būtu ļoti labi, bet kā treneri, šeit man vēl būs jāpadomā. Pārkāpt sev pāri jūs varat, iedvesmot jūs protat, es domāju, tur ir ko padomāt. Kā ar Vido? Jā, kāds mums plāns? Man ir citādāk. Es sevi kā treneri, jeb cilvēku, kas dod no sevis, redzu jau labu laiku, bet es sev teicu, hei, padarbojies un pēc gadiem. Un jau ir pagājuši gadi tā nemanot tajā sportā un vispār sportā, jo es jau sportoju no 2. klasītes un man ir bijuši treneri, gan asfaltskriešanā, gan vieglatlētikā, jaunībā, pa stadioniem un tagad takuskriešanā. Un tagad tieši ir tas, ka jau pagājušā gada martā, kad man sākās sezona, es jau uzsāku treneru kursus, bet sākās aktīvā sezona un man tas viss tā nogāja 2. plānā. Un tagad es esmu atgriezies tieši šajā brīdī, uzsākuši atkal un viņus pabeigšu. Tas ir mērķis. C kategoriju, jā, jo esmu sapratis, ka ir pienācis laiks, un es pats pamanu, un man dzīvesbiedri pamanu, un citi pamanu, ka es tā kā daudz dodu, jo man tas patīk. Vai tas ir par apaviem, vai tas ir par ieteikumiem, visu, kas ir saistīts ar sportu, jo es baigais sporta fanāts, mūsu sporta. Gribas, lai ir labāk. Es redzu, ka var labāk mūsu sportā. Un bieži vienas dienas beigās pēc tādām savām aktivitātēm dot citam, vai es atnāku mājā bezspēcīgs. To neviens neredz, tas no manis daudz paņem. Bet tagad gribas to visu optimizēt un dot, lai ir tas prieks un labums tai otrai pusē, man pašam, jo tas es nevarētu to pēc tam par darbu nosaukt. Tā ka jā, uz nākamo gadu ir tagad mērķis un plāns veidot projektu. Varbūt Rimanta varēsim to kādu citu dienu izstāstīt. Būs saistībā, jā, visticamāk ar Stirnbuku komandu. Uz Gauja Trail by UTMB. Gatavot tieši cilvēkus, kuri varbūt grib pāriet no asfalta uz taku skriešanu, baidās, vai arī vienkārši grib sākt skriet takās. Un jā, tad dot to, jo kādreiz arī es tiku iedvesmots. Vai tas bija Andris Ronimojs, vai tā bija Kortnija Duvaltere, vai tas bija Francois Dieins. Es arī skatījos videos, klausījos, lasīju, redzēju. Un tāpēc es sāku. Es nesāku tāpēc, ka es ieraudzīju egli mežā. Es audzis mežā. Bet es sāku tāpēc, ka es redzēju, ka kāds var kaut ko izdarīt un viņš kaut ko sasniedzis. Un tāpēc es gribu uzsākt ar šo gadu, līdz gada beigām, gada sākumā iegūt certifikātu, un tad jau visu nākamo gadu trenēt, dot cilvēkiem, caur projektiem, individuāli, un lai es esmu tāds, kā varētu teikt, pilnvērtīgs komplekts sev, darot tikai, teiksim tā, 3 lietas, kas ir ģimene, un savs sports, un tad attiecīgi dot citiem un kopā tas veidot dzīvi. Mēs ar Patrīciju pirms podkāsta ierakstu dzirdējām nelielu lekciju par sporta apavu industriju, vai ne? Es brīnos, kāpēc Vido nav nevienā tajos dažos veikalu tīklos, kas mums izplata sporta apģērbu, tik zinoši čauli paņēmuši savā paspārnē. Un
Kurtnijas finišs šogad Šamonī arī bija tikpat episks un tikpat crazy. Viņi varbūt ir vēl kādu pakāpi augstāk tajā pasaules zvaigžņu līmenī, bet arī tādiem cilvēkiem tas mačs nesaliekās un viņi vienalga spēja sasniegt to finišu. Un tā pašā laikā ar visu to, es domāju, ka tas viņas fanu pūles loks vēl tikai pieauga un tas nenormāli iedvesmoja līdz asarām. Nobeidzot, šodien mums viesi ir nenormāli stipri cilvēki, iedvesmojoši. Novēlam viņiem pēc iespējas ātrāk tikt uz pekām. Ja tie ir tikai 3 mēneši, 12 centimetri, tad es esmu pilnīgi droši, ka Gvido viss būs kārtībā, jo man tiešām likās, ka sasodīts. Tas ir nejauki, izklausījās nejauki, un tas ir nejauki, bet jūs abi tiksiet tam pāri, jūs vēl mūs visus priecēsiet, un visa mūsu meža cilts par jums šobrīd, un visu nākamo sezonu turēs īkšķis, un palūksim podkāstu režisorim Dāvim, varbūt raidījuma titros, tad lūdzu, tad Gvido e-pastu tiem, kas vēlas sākt trenēties, īpaši tiem, kas vēlas mainīt no distanču slēpošanas, pārslēgties uz trail running, un dzīvē varbūt noskriet kādu pirmo taku skrējienu, kas ir taku skrējiens, varbūt tā ir maziņa ultriņa, varbūt lielāka ultriņa, un varbūt aizbraukt pēc gada 2 uz Šamonī, un UTMB skriešanas festivāls patiešām ir kaut kas tāds, ko droši vien dzīvē ir jāredz, jo lai arī no vienas puses pastāv viedoklis, ka pārāk liela komercija, pārāk daudz naudas, pārāk daudz spiedienu un tā, bet kad tu redzi, mums bija tā laima ar komandu aizbraukt paskatīties, kas tam lācītim ir vēderā, un tam lācītim ir tik sasodīt daudz vēderā, kad tu vēl esi, tas viss kaut ko maksā, un filmēšanas komandas un dzīvās tiešraides un vispārējais, tas ir kaut kas neiedomājams. Tur vajag aizbraukt kaut vai paskatīties un noķert to. Tas pats notiek arī distanču slēpošanas lielajās tautas gonkās. Ir jābrauc uz Cortīnu, uz Olimpiādu, skaidra lieta, bet aizbraukt uz to pašu Marčelonu kaut vai kā turistam paskatīties, kas notiek, kad 8000 tautas sporta, tas nebija tā pareizi, nepareizi parādīt. Tautas sporta labākajā nozīmē distanču slēpotāji dodas trasē, un tas, ko viņi tur dara, tas ir tikai lielas lietas un foršas stāsti. Mūs iedvesmo, tāpēc vislielākais paldies. Nenormāls prieks, ka Patricija būs mūsu nākamā posma vēstnesis, un priecāšos tevi redzēt jebkādā statusā šajā pasākumā, jo tās ir tavs mājas, tā ir tava vieta. Jā. Un par Gvido vispār nav runas. Galvenais, lai viņš var paiet un, ķeblīt noliksim to Gvido. Jā. Paldies jums abiem. Tiešām liels paldies. Bija patiesi gods un prieks ar jums aprunāties. Un Kazī varbūt jāaiziet šodien no kāds pārgājiens ērgļu pusē. Paldies, ka uzaicināji. Jā, paldies. Lieku rokas silts ar sirds un saku paldies tev, Rimantu. Paldies.